Lai iPad lietošana būtu ērta un ātra, noder zināt pāris pirkstu kustību kombinācijas. Un tāpat vienkāršākā ir, ja mēs gribam pāršķirt uz nākamo lapu, tad ar vienu pirkstu maigi pabīdam vai nu pa kreisi, vai nu atpakaļ, tad pa labi. Šādi te var pāršķirt gan, teiksim, aplikāciju izvēli uz darba virsmas, kā šobrīd, vai arī grāmatai no vienas lapas uz otru lapu. Ja gribam atvērt aplikāciju, tad viegli pieskaramies aplikācijas ikonai un aplikācija atvers. Ja gribam aplikāciju aizvērt, viena iespēja ir uzspiest uz vienīgās pogas, kas ir šeit iPad ekrānam priekšpusē, tad piespiežam un vienmēr nonākam uz darba virsmas. Ir arī vēl viena iespēja, ja mēs paņemam ar visu plaukstu un savalkam šo te plaukstu kopā, arī tad mēs nonākam vienmēr uz darba virsmas. Ja mēs no šīs darba virsmas pavalkam ar pirkstu no jebkuras vietas uz leju, atveras meklētājs. Un te var ierakstīt kādu atslēgas vārdu, pēc kura meklēt aplikācijas kontaktus vai e-pasta vēstuli. Šajā gadījumā es esmu ierakstījis Maps un meklēsim Google Maps aplikāciju. Un Google Maps aplikācijā paskatīsimies vēl pāris šīs te kustības ar pirkstiem, kuras ir vairākās aplikācijās. Viens ir, ja mēs gribam pietuvināt, tad ar 2 pirkstiem pavalkam tos pirkstus platāk, tā kā pietuvinot, ieejot dziļāk šajā te kartē. Tieši pretēji mēs varam arī attālināt. Tātad paņemam, savalkam 2 pirkstus kopā. Šādi te tad var pietuvināt un attālināt. Ja mēs izmantojam 2 pirkstus un pabīdam ar šiem pirkstiem uz leju, mēs varam pamainīt kartes skata leņķi. Tāpat arī ar 2 pirkstiem uz augšu mēs pamainām šo skata leņķi atpakaļ. Arī šāda 2 pirkstu kombinācija uz leju, uz augšu ir vairākās aplikācijās tiek izmantot. Ja mēs pabīdam ar 2 pirkstiem pa labi, atveras navigācija. Tāpat mēs varam to arī aizvērt ar 2 pirkstiem pabīdot pa kreisi. Ja mēs gribam pārvietoties uz iepriekš lietotām aplikācijām, tad izmantojam 4 pirkstus un visus reizē ar visiem šiem pirkstiem pabīdam uz pa kreisi un atvers iepriekš lietotā aplikācija. Tā mēs varam pabīdīt vēl pa kreisi un dabūt vēl iepriekš lietotu aplikāciju vai arī pārvietoties atpakaļ šādi te starp iepriekš lietotajām aplikācijām. Ja mēs izmantojam šos pašus 4 pirkstus un pabīdam uz augšu, mēs dabūjam izvēlni, kur šīs iepriekš lietotās aplikācijas mēs varam aplūkot vienkāršāk, ne pilnā ekrānā un pārvietoties starp viņām, izvēlēties, kādu aplikāciju mēs šobrīd vēlamies lietot šādi te un atvērt tieši viņu viegli uzspiežot. Tāpat mēs varam arī atvērt šo te izvēli un kādu aplikāciju aizvērt ciet pavisam, pavalkot nedaudz uz augšu. Šādi te. Un, protams, atgriezties no jebkura skata. Sākuma skatā nospiežam vienreiz, nospiežam otrais, un mēs esam sākuma skatā uz darba virsmas. Šeit vēl ir iespēja izvēle, papildus izvēle no apakšas. Tātad te mums ir iespēja kontrolēt mūziku, kontrolēt skaļumu, kontrolēt ekrāna gaišumu un vēl papildus izvēles. Tātad lidošanas režīms, internets, Bluetooth, nakts režīms un portreta vai ainavu orientācijas bloķēšana, kad, teiksim, pagriežot, tad nemainās šī te orientācija. Un pavalkot no augšas, mums ir iespēja vēl papildus izvēlēm kā kalendārs, notikumiem un nokavētiem notikumiem. Tās arī ir galvenās pirkstu kustības, jeb žesti, kurus noder izmantot lietojot iPad.